ar vienkāršu skriešanai īsti nevar sagatavoties. Tas ir noteikti, ir jāskrien, ja tu vēlies tur trenēt izturību vai ja tu gatavojies kādam tur sacensību skrējienam. Nodarbība FitRun jau savā nosaukumā ietver to, ka tā ir skriešanas nodarbība. Tomēr papildus skriešanai ir jāpilda vēl arī dažādi nostiprinoši un sagatavojuši vingrinājumi. Tas ir tas, ko mēs darām nodarbībā FitRun. Mēs lecam izklupienus, darām pietupienus, noliecienus, stiprinām vidukļa muskulatūru, stiprinām kājas, jo vienkārši skrienot bez sagatavošanās varēja notraumēt potītes, ceļus, kādam sāk sāpēt muguras lejas daļa. Mēs gan trenējamies zālē, vasaras sezonā, kad paliek siltāks, mēs izējam šeit pat pie mūsu zāles esošajā parkā. Tad skriešana ir tas dinamiskais instruments, kuru mēs uzreiz varam izmantot, lai sevi izsistu ārā no tās iestrēgšanas sajūtas. Uzreiz velkam botiņus, uzvelkam sporta tērpu un dodamies skrējienā gar jūru, pa mežu, pa parku, pilsētas vidē, stadionā, sporta zālē. Tas ir tāds ātrākais veids, kā nedaudz izkļūt laukā no savas rutīnas. Ļoti laba, dinamiska meditācija. To tā arī var dēvēt.